ko, tātad čau visiem, ir pienākusi jau 4. video, manuprāt. Tātad šis video būs par kā izveidot intro. Šo komentāru esmu saņēmis no vairākiem cilvēkiem, ne tikai komentāros, bet arī dzīvē. Tātad runājot par to pašu intro. Daudz no jums ir redzējuši tur visādus stilīgas intro un stāsts, ka tie ir viņi paši veidotie. Nē, nu varbūt tā arī ir, bet ir ļoti daudz kas saka, ka tie ir viņi izveidoti, bet tie nav. Tātad es jums parādīšu, no kurienes viņi ņem tos intro un kā jūs viņus varat izmantot, nepārkāpjot autortiesību pakalpojumu. Tātad dodamies YouTube un rakstam Velosofi. Tas ir kanāls, kurš ņem visādus free Sony Vegas templētus un viņus var pārveidot, ielādiet viņus, kā jau redzat šāds. Daudz jau no jums šādi redzēšu. Piemēram, es arī savus intro ņem no šeit, piemēram, jo tas nedod autortiesību pārkāpumu. Tātad izvēlēsim kaut vai vienu intro, nu es nezinu, kaut vai šito. Jā, daudz no jums arī šito redzējuši. Tātad tevis noteikti, jā. Tātad, ja jūs vēlaties intro, tas būs jebkuram no šiem visiem. Tātad aprakstā būs šāds kā download. Tad spiežam uz šo download. Un te atvers tādu mājaslapu. Te jūs varat pārbaudīt, ka tas ir tas intro un spiežam vēlreiz download. Jums ir obligāti jābūt WinRAR programmai, lai viņi pēc tam ekstratot uz normālu mapīti. Tātad ir kāds laiciņš jāuzgaida. Un būs jau atpakaļ, ka būs ielādējies. Tā, tūlīt būs jau ielādējies. Viens, un sākam spiežam, vēlreiz download. Tad atversies šāds Mediafire mājaslapa, un te būs vēlreiz tāds download rekurs par intro vai Velosofi, un spiežam download. Tad šeit viņš lādējas. Tur lādējās, un jā, te ir ļoti liela izvēle. Te ir, piemēram, te ir visi visādi. Būs visi parādīti šādi. Šāds, piemēram. Jā, principā tas ir visiem intro aprakstā, lai viņi varētu ielādēt. Tātad, kur viņš ir ielādējies, liekam uz ekrānā, tā, kur viņš ir, tātad, tā. Ekstraktojam. Ok, rekur tad mapīte. Rekur būs tas 2D intro, un rekur būs Sony Vegas file formāts. Spiežam, un tagad, kad atvērsies tas viss Sony Vegas, vienīgais, ko tev vajag izdarīt, tas ir vienkārši izmainīt vārdus, kā pašam gribās. Tad rekur Sony Vegas, un būtu jāatveras lūdzu šādam gatavam te logam. Tad te ir videoklips. Jā, nu karoči skaidrs. Tad te šeit var labot tos teksts, piemēram, šeit ir tas your text or logo, piemēram, te ierakstīsim pamācības LV. Tā, to atstāsim. Tā. Spiežam šito, ka šitas ir YouTube, lai paliek. Jūs ir, nu jā, tagad tāda, kā tur viss iztīsies. Reku vēl šeit. Tad te būs, nezinu. Nu labi, man piemēram ir niņi, grāft 1, 2, 3. Līdz trūkst. Jā, un tagad jūs tā, te var redzēt, ka viņš ir bišķiņ izšķīdis, izplūdis, tātad bišķiņ pievidīs tuvāk. Tā apmēram, un to niņu grāft arī pievidīsim šim tuvāk. Tad mēs varam skatīties, kas mums tur sanāks. Tad uzliksim labāk grafiku. Tagad jā, Sony Vegasā bišķiņ tas video ielagoja. Nu tā apmēram tātad tālāk, ja jūs vēlaties viņu saglabāt, pirmkārt iezīmēt to visu ar šādu te. Obligāti jābūt iezīmētam no sākuma līdz beigām. Un tad ir jārendero uz kādu file formātu. Tātad
te var nosaukt viņu kvalitātes, bet šis videoklips saglabāsies, kā jau redzat, AVI file formātā. Tātad, jā, paldies, ka noskatījies, spied laiks, spied abonēt un raksti komentāros, kādu nākamo pamācību tu vēlies redzēt. Čau!